2022. Gada septembrī Saeima pieņēma grozījumus izglītības likumā, nosakot pakāpenisku pāreju 3 gadu laikā uz mācībām tikai latviešu valodā. Bet šobrīd Izglītības un zinātnes ministrija savā tīmekļa vietnē ir atzinusi, ka šis process nav bijis pietiekami kvalitatīvs, un daudzi jaunieši, kuri mācās latviski, bet kuriem šī nav dzimtā valoda, faktiski var zaudēt arī savu konkurētspēju profesionālajā jomā, ja izglītība latviski nenotiks kvalitatīvi. Tātad vienlaikus arī aptauju dati rāda satraucošu tendenci, proti skolēni norāda, ka latviešu valodu faktiski izmanto tikai un vienīgi mācību stundās. Un šeit nav runa par to, ka ģimenē viņi nedrīkstētu vai kā citādi tiktu ierobežot runāt savā dzimtajā valodā, bet par to, lai šī te mācību priekšmetu apguve valsts valodā nebūtu formāla, bet patiešām pietiekami dziļa un profesionāla. Tieši tādēļ Latvija pirmajā vietā deputāti ir vērsušies ar jautājumiem pie izglītības ministrs, lai noskaidrotu, kādi konkrēti pasākumi tiek īstenoti, lai stiprinātu latviešu skolu skolotāju prasmes darbā ar citautu skolēniem. Tiek uzdoti arī vēl daudzi citi jautājumi.